Inti, čau. Čau. Vajadzīgs padoms. Jā. Vajag ierakt stabu zemē, bet pirms tam viņš ir jāapstrādā. Zinu, ka daudzi izdara muļķību un paši no savas galvas apstrādā to stabu ar bitumu mastiku. Tā ir lielākā kļūda, jo bitumu mastika mitrumā, augstumā, viņa sāk plaisāt. Tā tad ir pavērta vaļā pieeja ūdenim tam stabam. Ja? Tad ir visiem zinām, bet aizmirstā darvas eļļa, tā ir vectēva metode. Kā zināms, vēl tagad atrod jūrās vikingu kuģus. Cik ilgi viņa žūst, neviens to jums īsti nepateiks, tāpēc, ka priežu darva paliek visu laiku lipīga. Ja? Tas ir piemērots rakt zemē, un, piemēram, ja jūs taisat laipas, ūdenī droši varat to stabu rakt. Ir arī izgatavota priežu eļļa, ir gaišā, tumšā. Tā ir tā pati darba, tikai pašķaidīta 20–30% ar sveķu terpentīnu. Ja? Šī gan nožūs. Ja? Kaut kādu diennakti droši vien ir nāksies pagaidīt. Un visi šie līdzekļi uzklājās vienā kārtā. Nav vajadzīgi divas kārtas. Un mans ieteikums, nevajadzētu šo te priežu darbu apstrādāt kaut kādas terases, kur jūs rīkojat kaut kādus piknikus, jo viņai ir nezudoša smaka, ja, pēc kaut kādām sliežu gūšņiem vai tautā saucamām špalām. Visiem iesaku